4. februāris. Tad Jēzus apstājās. Lūkas 18:40. Tas ir grūti aptverams. Ja mums priekšā stāv kas svarīgs, tad mēs neļaujamies kavēties. Kad mana māte gaida viesus un ir aizņemta ēdienu gatavošanā, tad tā kļūst dusmīga, ja kāds no mājiniekiem viņu aiztur ar garu runāšanu. Kad direktora kungs steidzas uz svarīgu sēdi un ceļā viņu aiztur kāds nenozīmīgs cilvēks, tad atskan: labais cilvēk, man pat laban nav laika. Mūsu tekstā redzam kungu Jēzu ceļā uz vissvarīgāko darbu, kāds jebkad noticis pasaulē. Viņš ir ceļā, kas ved uz Golgātu. Tur viņš grib paņemt prom pasaules grēku. Tur viņš grib uzvarēt nāvi un elli. Tur viņš grib noslēgt mieru starp Dievu un cilvēku. Tur viņš grib paveikt darbu, kas attiecas uz visiem cilvēkiem, visos laikos un visos kontinentos. Un šai ceļā viņu aiztur kāds ubaks. Tas sēž ceļmalā un kliedz pēc viņa. Jēzus apstājās. Te varētu iejaukties: kungs Jēzu, tu taču nedrīksti pieļaut, ka ceļā uz pasaules atpestīšanu tevi aizskavē šis nelga. Un ja mēs būtu bijuši Jēzus vietā, tad droši vien sacītu: mīļais cilvēk, dodieties uz labdarības iestādēm. Tad Jēzus apstājās. Vajadzētu jautāt, kādēļ viņš to darīja? Atbildi atrodam Bībelē. Tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Tik daudz no svara mūsu pestītājam un glābējam ir viens vienīgs nabaga cilvēks. Tik daudz! Kungs, mēs tev pateicamies, ka arī mēs esam vērtīgi tavās acīs. Āmen!